Audi A6 C7. Labākie kārbu un motoru salikumi no 2011. līdz 2015. gadam. Jums ir kaut kāda reāla nojausma, cik patiesībā var izmaksāt šāda auto uzturēšana ilgtermiņā. Īpaši, ja tu nepārāk veiksmīgi spēji pārbaudīt to savu noskatīto modeli. Nesen vienā privātā konsultācijā vienam no jums jau teica, Džeki, jums ir jāsaņemās, jo es tiešām cenšos jums to visu noderīgo informāciju burtiski iebāzt mutē ar karoti. Viss, kas jums pašiem jāizdara, vienkārši tas viss jānorī. Garšo vai negaršo. Tā kā pamēģināsim te šodien ieviest kaut kādu kārtību un salikt jums to visu kaut cik loģiski pa plauktiņiem. Iziesim cauri visiem populārākajiem konkrētām modeļu un paudzes agregātu salikumiem un parunāsim par to, ar ko atšķirās parasts 3 litru C7 no biturbo. Paskatīsimies, kas tur ir ar tām S-troniku un tiptroniku kārbām, pie reizes pastāstīšu, kā šie modeļi pareizi ir jātestē vēl pirms iegādes. Kaut kad es mazu instrukciju TikTokā par šo tēmu jau jums bija izmetis, bet es domāju, ka modelis ir pietiekoši populārs un aktuāls joprojām, tāpēc noteikti ir pelnījis daudz plašāku sprediķi bez altāra. Un šīs tēmas ietvaros, es domāju, ka arī izbrauksim ar kādu reālu piemēru, paskatīsimies, kā tie agregāti pareizi ir jātestē un kādas maiņas jums būs jāieslēdz tieši pēc tā testa brauciena. Lai tev neapmāna un beigās nesanāk kā tajā Blaumaņa novelē. Es ceru, ka Nāves ēnā visi lasījuši. Video būs pagaršs, tāpēc vāram tējas kafijas, gatavojam blociņus un klausamies uzmanīgi. Te jau jums būs jāiziet uz tādiem kā kompromisiem, jo salikt kaut kādu drošu topu kā C6 gadījumā, jau būs diezgan grūti. Tādas pavisam drošas opcijas patiesībā tur ir ļoti maz. Es pat teiktu, ka nevis drošas, bet tādas relatīvi lētas. Bet labi, visu pēc kārtas. Tātad, ja līdz tam 11. gadam viss vēl bija salīdzinoši vienkārši, jo to gadu 3-litrīgais dīzels, ir faktiski labākais trīnieks motors visā Audi pastāvēšanas vēsturē. Īpaši jau to 2010. gadu, kur te facelift versijā viņš bija atrodams salikumā ar 176 kW motoru, kvātro pilnpiedziņu un 6-pakāpju tiptronika automātu. Mums ar viņiem pieredze ļoti liela, tās problēmas ir bijušas ļoti maz, ja jāsalīdzina ar to pašu C7. Nevēl tie C6 facelift modeļi tādā labā stāvoklī joprojām ļoti labi tur savu cenu gan Vācijā, gan Latvijā. Ja, teiksim, tos C8 mēs vedām masveidā, tad es domāju, ka daudzi jau ir pamanījuši, ka tie C7 mūsu teritorijā nav ļoti bieži viesis. Tam ir savi iemesli. Pie kam tāds pabraukts vidusmēra C7 jau faktiski ir nokļūst turpat, kur labs C6. Cenas ziņā, es domāju. Protams, ka tā mūsu mentalitāte vairumā gadījumu dos priekšroku jaunākai paudzei, un jaunākam modelim, protams, jo izskatās taču dārgāk, glaunāk un prestižāk. Tas C6 jau tāds, ar šodienas acīm jau tāds morāli mazliet novecojis modelis. Tās nekas, ka uz tā rēķina tādā pašā budžetā var nākties sisties krustā un tērēt daudz vairāk, lai no tā krusta nenokristu. Tā mums diemžēl ir, bet es domāju, ka to jūs paši ļoti labi zinat. Un par to C faceliftu vēl mazliet paturpinot, es tā pārliecinoši varu teikt, ka pie vienādiem apstākļiem viņš pat būs labāka, drošāka un uzturēšanā lētāka alternatīva nekā tiešie konkurenti. Tas pats 5. sērijas BMW un pat Mercedes 212, kur savukārt jau tādā plašākā paudžu diapazonā dēļ uzticamākiem agregātu salikumiem, es pat droši vien, ka liktu kā pirmo virs tā BMW F10 un Audi C7. Es arī domāju, ka vienā no nākošajiem video es noteikti izmetīšu jums tādu plašāku uzticamības salīdzinājumu ar visiem pie mums populārākajiem biznesa klases modeļiem pēc tā 11. gada. Tieši to lielo top trīnieku. Audi A6 C7, BMW F10 F11, un Mercedes 212 virsbūvē, kas ir E220, E300, 350 un visi pārējie. Jo es domāju, ka šeit jums būs diezgan interesanti paklausīties to visu gan no tehniskās, gan psiholoģiskās puses, kā reiz atkal varēsim mazliet palaust tos stereotipus un pacīnīties komentāru sadaļā. Un jūs jau zinat, ja kaut kur netiekat galā ar to auto atlases un iegādes procesu, tad links uz manu Telegram grupu konsultācijām atrodams gan manā profilā, gan video aprakstā. Un DNA atskaits ar 20% atlaidi arī joprojām spēkā, viss info video aprakstā. Bet atgriežoties pie tās šodienas galvenā varoņa, Audi A6 C7, jāsaprot, ka salīdzinājumā ar to pašu C6 no tā 11. gada, te jau viss dramatiski mainās, un īpaši jau ar tiem 3 litru dīzeļiem. Tā pie lietas. Tiem, kuri skaita naudu un ir gatavi eksistēt bez kvadro, bet tajā pašā laikā nav gatavi potenciāli riskēt ar augstākām uzturēšanas izmaksām, un tam V6 motoru īpatnībām. Jums tur formula diezgan vienkārša.
2 litru dīzels ar mehānisko kārbu. Diezgan skumji, vai ne? Piekam tas attiecās faktiski uz visiem Audi modeļiem, kur šāds salikums ir pieejams. A4, A6 un pat Audi Q5. Ja nu salīdzinot ar visiem pārējiem salikumiem, tas jums būs kā bezriska grieziens. Fizika nepiemānīs. 4 cilindri rindā, zobsiksna, mehānika un priekšspiedziņa. Tur nav nekā lieka. Priekš vairumu no jums arī kaifa tur nekāda nebūs. Bet, toties sliktākais, kas ar jums šeit var notikt, kad beigta galvas blīve, sliktākajā gadījumā pati galva vai kāds divmasas parāds. Pat, ja tas divnieks dīzels šķīst, savākt to problēmu būs gan nesalīdzinām vieglāk, gan lētāk nekā operēt to 3-litrīgo dīzeli, kurš starp citu nav slikts motors. Tātad to 2-litrīgo mēs attiecīgi varētu likt pirmajā vietā. Protams, īsti jau neliekās kopā, ka pirmajā vietā tiek ielikts Audi bez quattro, bet tā ir tā cena, kas jāmaksā par to taupību. Ieskaitot arī degvielas patēriņu. Un tik sūdīgi jau viņš arī nemaz neiet. Tas Volvo V70 tāda paša jauda pēc sajūtām iet sūdīgāk. Un jā, lai nebūtu tā, ka es te runāju pa tukšo, man redzeslokā šitāds pirms dažiem gadiem atvests A6 C7 ar divnieku dīzelu un mehāniku brauc bez problēmām jau vairākus gadus. Audometrā viņam šobrīd kaut kas ap 220 000, pa lielam tikai standarta apkopis. Viņš par teica, ka drīz tirgošot 12. gada balts S-Lines, var jums pa lēto pārdot viņa telefonu numuru. Viņu var pirkt, nav perekups. Privātie jau daudziem labāk patīk, vai ne? Šis kā reiz būs tāds labs privātā piemērs. Labi, liriski atkāp un pārdošanas sludinājums beidzās. Ejam tālāk. Te jau būs interesantāk, un jums būs jāpacīnās pašiem ar sevi. 3 litru TDI. Te jau ir varianti. 150 kW. Šītos skatāmies ļoti uzmanīgi, jo viņi dabā eksistē gan priekšpiedziņas versijā, gan ar quattro. Tā 150 kW versija bez quattro faktiski ir bezjēdzīgs turpinājums tam 2.7, kurš nāca Audi A6 C6. Konstruktīvi sarežģītāks motors bez quattro, kurš salikumā ar automātu ir ne tikai bezjēdzīgs, bet es pat teiktu, ka neadekvāti bīstams par to iegūmu, kurš ir gandrīz nekāds. Ja jāsalīdzina ar to pašu relatīvi vienkāršo 2 litru dīzeli. Protams, tas V6 būs klusāks, patīkamāks, mazliet jaudīgāks un atsaucīgāks, bet uz tā rēķina jāties ar visām šīs paudzes V6 motoru problēmām. Paldies, es droši vien kā turētos. Un par problēmām tūlīt kā reiz mēs parunāsim. Bet vispirms mums jāpieliek klāt tas otrs variants, kurš arī ir pats populārākais šitajos modeļos. 180 kW. Pa lielam tāds pats motors kā iepriekš minētais 150 kW, bet šis jau bija tikai ar quattro pilnpiedziņu un tikai ar automātu, ja es pareizi atceros. Kas viņus visus vieno? Protams, vienas un tās pašas problēmas. Tāda skaļākā jau noteikti ķēdes, bet, kā rāda pieredze, viņos arī ir faktiski vārgākās ķēdes visā Audi dīzeļa pastāvēšanas vēsturē. Līdz tam 2015. gadam. Pēc tā 15. gada tur arī nekas baigi labāks nepalikt. Es pat teiktu, ka kaut kādā mērā pat palika vēl sliktāk, bet par tiem citreiz. Tātad, ja tu plāno pirkt C7 līdz tam 15. gadam, vai pat pārsēsties no tāda laba C6, kuram ķēdes bieži turēja pat 500 000, es ieteiktu uzreiz pieņemt domu, ka tev tā ķēde kaut kad nākotnē būs jāmaina pilnīgi noteikti. Īpaši, ja tu pērci viņu ar kaut kādiem 250-300 tūkstošiem odometrā. Kādam tur spriegotais sāk grabēt jau pie 150-200, bet ir tai pašā laikā bijis, ka viņš ir kluso pat pie 300 000. Reti, bet ir. Protams, jāpāanalizē motorstundas, ja tāda iespēja, protams, ir. Tāpat apkopja kvalitāte un eļas maiņas intervāli, protams, ja pieejami. Bet, tāds vidusmēra novērojums, ka vairumam ap tiem 250 000 jau var parādīties pirmās indikācijas par to, ka tā ķēde pārskatāmā nākotnē būs jāmaina. Tas, protams, nenozīmē, ka pie augstā starta nograbošas spriegotāji vairs nevar braukt, un tā ķēde uzreiz jāmaina. Tās ir muļķības. Ar to pirmo fāzi jūs vēl nobrauksiet diezgan ilgi. Un ja no rīta augstu pielaižot uz īsu brītiņu nograb, kas šodien 150-180 kW jau faktiski ir gandrīz norma, tik cik jāsaprot tā stadija, cik ilgi un skaļi viņš nograbēja, tad, tiem, kur rakstīs komentāros, ka tā ķēde uzreiz jāmaina, varu pastāstīt statistiku par tām ķēdēm no savas puses. Kā mēs visi zinām, tos C7 šodien atļauties nopirkt var ļoti daudz. Nekas tur tāds nav. Kāds ir sakrājis, kāds paņēmis līzingu kredītu, kāds veco atstājis kā pirmo iemaksu, kaut ko piemetis un cerot uz laimi, kā saka, sēdies iekšā. Tikai šeit bieži ir līdzīgi kā Andrim. Mašīnai sanāca, bet brīdī, kad jāvar maksas uz ķēdēm, visu pārējo āsta kā aiztarpē. Ko jūs domājat? Visiem, kas par viņiem šodien maksā kāds 250-300 eiro mēnesī, plauktā stāv pāris tūkstoši ķēdes maiņai? Protams, ka nē.
Viņiem drīzāk arī bija jāpērk dārgs un labs C6 par to pašu naudu, vai C7 to divlitrīgo mehāniku. Bet, tas jau atkal vairs nav prestiži. Tā kā būs vien tas krusts jānes, un viņi arī viņu nes. Citam tā ķēde pie augstā starta grab jau gadu, ir neko. Kaut kādu laiku viņi iet, pat krietni laika spējīgi pat noturēt. Un salīdzinot ar to pašu BMW, es kaut kā baigi neesmu dzirdējis, ka viņš šķīst kā tās NPS7 šāls vai NPS7 ķēdes. Vismaz tik skaļi ar to neviens baigi nelielās. Un ja jūs domājat, ka relatīvi vājāks ķēdes ir Audi C7 vienīgā problēma, tad jums vēl viss priekšā, braucam tālāk. Tātad abi minētie motori, gan tas 150 kW, gan 180 kW, pa lielam ir labi motori. Un viņi ir redzēti ar tādiem tiešām lieliem noskrējieniem. Tātad mēs, automātiski varam uzskatīt, ka viņi ir diezgan izturīgi, īpaši jau labi kopti. Tālāk, problēma numur 1 visiem Audi V6 dīzeļiem no tā 11. gada uz augšu. Eļas un antifrīza noplūdi. Gan no dzēsēšanas sistēmas, gan bēdīgi slavenās starpdzesētāji. No starpdzesētājiem mēs viņam esam spiesti mainīt gan arī visiem, neatkarīgi no noskrējiena. IP 200 000, IP 300. Nekāda starpība. No kaut kādiem pēdējiem 10 Audi, kādiem 9 mēs šo operāciju bijām spiesti izveikt. Te gan ir viena instrukcija, kā to problēmu pirms iegādes nokonstatēt. Tur pie Reiso Carbu var pārbaudīt, bet to es domāju, ka atstāsim saldējā ēdienā. Tā starpdzesētāja maiņa atkarībā no servisa, jebkurā gadījumā kopā izmaksās, sākot no kaut kādiem, 500 eiro līdz pat kaut kādam 1000. Stabili. It kā nekas traks, bet es ieteiktu to visu izdarīt uzreiz kopā ar ķēdes maiņu. Un klāt arī piemest kārtīgi apkopi. Pie reizes var kādu ieplūdes kolektoru iztīrīt, sprauslu gradzenes samainīt, un visu pārējo. Visu, lai tur nav tas pārseks jāvirina ik pa dažiem mēnešiem. Bet tas nozīmē, ka jau plauktā ir jābūt diezgan pieklājīgais naudas summai. Vidēji es teiktu, ka visas šitās problēmas un nianses vidusmēra cilvēkam, vidusmēra servisā, izmaksās no kādiem 3000 uz augšu. Plus jāņem vērā, ka tur ir arī visi pārējie mezgli, kā visiem pārējiem auto. Pie zinām vecuma tur jau noteikti kaut kāda ekoloģijas jautājuma parādīsies, un viss pārējais. Arī tās pašas sprauslas. Šitās uzpasējumi ļoti uzmanīgi, jo virkni ielido uz lieliem motoru remontiem tieši dēļ tā, ka ilgstoši ir vilkuši ap beigtām vai pusbeigtām sprauslām. Vai ielaistu starpdzesētāju problēmu, vai ar abiem diviem. Tas kaut kādā noteiktā stadijā jau var būt letāli. Es tās sekas esmu gan redzējis, gan pa viņām maksājis. Tātad, ko mēs sapratām? Pats galvenais. Sprauslas, ķēde un starpdzesētājs ir tas, kas šitiem modeļiem ir jāskatās visuzmanīgāk. Un tās ir tās lietas, ar kurām tev jārēķinās pilnīgi noteikti. Teiksim, ja to ķēdes maiņu pie zināmiem apstākļiem tu vēl pavilksi garumā, tad visu pārējo tu tur noteikti nepavilksi garumā. Un ar šitām lietām tev ir jārēķinās pilnīgi noteikti. Un tas nebūs pa lēto. Ja tas ir pieņemams, viss kārtībā. Galvenais, lai tas pēc pusgada neuzkrīt uz galvas kā kaut kāds pārsteigums. Ko domājat, ka tas ir viss? Kā tad? Gan 150 kW, gan 180 kW motori ir sajūgti ar 7 pakāpju e-stronika automātu. Faktiski tas ir tāds pats kā DSG automāts Volkswagenam. Jums ir jārēķinās, ka tur ir divmasas pararats, un no tā starp tiem 200 un 300 tūkstošiem visticamāk aizbēgt būs ļoti grūti, ja ne pat neiespējami. Sīkumos neiedziļināsimies, bet tādas pararata maiņa reiķināsim, ka tiks cauri tur līdz kaut kādiem 1000 eiro. Tagad piemet klāt to, ko tu jau esi nolicis plauktā priekš visa pārējā. Es domāju, ka daudziem jau vairs nestāv tik ļoti uz to C7, vai ne? Bet ejam tālāk, nekas vēl nav beidzies. Eļas šitām 7 pakāpju e-stronika kārbām ir jāmaina, es pat teiktu, nevis ik pa 60 000, bet tik pa kādiem 40-50 000. Atkarībā no braukšanas apstākļiem, kurš no jums vairāk braukā pilsētas šosei, protams, jāpastās tās pašas motorstundas, ja prot sarēķināt vai ir iespēja viņas sarēķināt. Bet mūsu pieredze ar to 7 pakāpju e-stronika ir tāda, ka vidēji katra otrā, trešā kārba krīt uz galda. Kādam tur divmasnieks, kādam jau kaut kas nopietnāks. Un atceramies, mums tas auto ir īstermiņā, un izsolēs viņus pērku ar trīcošām rokām, vai nepērku vispār. Tie visi iepriekš minētie mezgli kopsumā ir tik dārgi, ka pat viena neparedzēta pozīcija var apēst visu to, ko tu esi ieplānojis to mašīnu nopelnīt. Mūsu gadījumā. Un es pēc tādām problēmām apzināti nedzenos. Ja man nav iespēja to kārbu, motoru un starpdzesētāju notestēt klātienē Vācijā, tur ir jābūt kaut kam ļoti interesantam, lai es to parakstītos un pirktu viņu attālināti. Tāpēc arī mums viņi ir tik mazi un reti. Es varu droši pateikt, ka C6 faceliftiem es ar šitām problēmām faktiski nekad neesmu saskāries.
Jā, nu kaut kāds starpdzesētāji tur kādreiz ir bijuši nopuņķojušies, bet nu ne jau tā, ka tur pēc testa brauciena visu priekš pludo ar eļu un antifrīzu. Tam C6 paratam ir bijusi kāda sprausla vai sprauslas gradzens zem viņas, bet nu tā pa lielam sīkumi. Teiksim, to, kā noņemtā stāvoklī izskatās 6-pakāpju Tiptroniks tam C6, es vispār nekad dzīvē neesmu redzējis, jo nu tās kārbas vienmēr ir gājušas. Un arī pat, ja tev tas 6-pakāpju Tiptroniks izbeigsies, nu, ko gan es vēl nekad neesmu piedzīvojis, es vispār neredzu nekādu jēgu viņu remontēt pa kaut kādiem vairākiem tūkstošiem. Zinot, ka vairums auto, kur ir ar viņiem aprīkoti, paši maksā cik vidēji, nu 5-6 tūkstoši. Labi, teiksim, labi facelift tu pa 5-6 tūkstoši nenopirks, nu, tur jau būs jāsamaksā bišķi vairāk. Bet, nu, jebkurā gadījumā, proporcionāli tādai vidusmēra cenai, nu, nav rentabli to kārbu remontēt pa kaut kādiem 2,5-3 tūkstošiem. Gali garam, nav jēga no tā. Tā kā tur mierīgi var ņemt lietot kārbu šrotā no tāda puslīdz droša avota. Nu, cik nu šrots var būt drošs avots. Lai gan RRR jau tur vismaz ir kaut kādas garantijas. Var atgriezt atpakaļ. Pie kam tās kārbas arī dēļ tā, ka ir uzticamākas, ir pilni šroti. Tā kā ielai jaunu eļu, un es domāju, ka brauc droši. Pie kam viņu lietot maksās, nu cik, 500 eiro, 1000 maksimums. Viņas vienkārši tā neplīst, lai būtu baigais deficīts. Tas pats starp citam mērču 5-niecēm un 7-niecēm. Tieši tas pats stāsts. Savukārt tas 7-pakāpju S-Troniks, kur ļoti lielai daļai uzsākot kratās, apstājās vēlreiz un bieži tur satur vēl visādas problēmas. Tās jau vairs nebūs tik vienkārši, jo tās kārbas ar to slimo un uztaisīt viņu kaut kā jau maksās ap kādiem 2000, un tās ir bez divmasnieka. Savukārt uztaisīt labi, nu es domāju, ka stabili jārēķina kā 3000. Gan jau komentāros ierakstīsiet noteikti. Daudz viņas jau ir remontējuši. Protams, ja tur, teiksim, tekošais stāvoklis tai 7-niecei ir ļoti labs, skurpulos mainam eļu un saudzējam to kārbu. Ir, ka viņas noiet ļoti ilgi, bez kaut kādām izteiktām problēmām. Bet nu tāds vecais 6-pakāpju Tiptroniks iet pat bez regulāras eļas maiņas. Viņš vienkārši ir gatavs uz daudz lielākiem kompromisiem, attiecībā uz tām apkopēm. Tieši tāpat kā tas vecais 3-litrīgais 176 kW motors līdz tam 11. gadam. Viņš nav tik jūtīgs un sīkumains uz tām pašām apkopēm. Tur ir redzēt viņa ar lieliem eļas maiņas intervāliem. Neko. Viņam ir jānoiet 500 000 kā bankā. Kaut cik jēdzīgās rokās. Un paturpinot par tām 7-pakāpju kārbām, varētu jau nopirkt lietot to 7-pakāpju S-Troniku, tad, kad viņš izbeidzās. Bet pirkt lietot kārbu, kurai ir tendence plīst, nu, es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka tas būs tāds diezgan slidens manevrs. Plus augstā pieprasījuma dēļ viņi arī nemaksās ne 500, ne 1000 eiro, un risks likt viņu lietot ir nesalīdzināmi augstāks. Nekā pirkt šotā to veco C6 ar 6-pakāpju Tiptroniku. Nav baigi interesanti, vai ne? Es domāju, ka pie zināmiem apstākļiem tepat bagātais nabaks Andris pēc tā video noskatīšanās varētu pamosties nosīdis, ja viņam tāds sētā stāvētu. Tā kā es pieņemu, ka daļa no tiem, kur sapņo par tiem C7, par šito visu nemaz nav aizdomājusies. Nu, kā daļa varbūt ir, bet, nu, es domāju, ka liela daļa varbūt ir galvas unās iebāzuši un cer, ka ar viņiem tas nenotiks un viņi izslīdēs ar pliku veiksmi, kā parasti. Var, protams, kādam paveikties. Es esmu dzirdējis šādus stāstus, kuriem kaut kādas apstākļu sakritības un pareizi vai laicīgi sāktas pareizas attieksmes dēļ, nu, tas arī ir izdevies. Varbūt pat līdz kādiem 400 000. Bet, nu, lielākā masa šitās visas problēmas starp tiem 200 un 400 000 satiks ar tādu ļoti lielu ticamības koeficientu. Labi, teiksim, pie kaut kādas zinām noskrējiena ir diezgan liela iespējamība, ka kāds tur jau no šitām lietām jau iespējams kaut ko būs novērsts. Nu, jācer, ka kvalitatīvi, bet izbēgt pilnīgi no visām tām problēmām, kuras viņas pavada, tu nevarēsi pat ar skurpulozu veiktām apkopēm, jo vairums no viņiem jau viņas nepērka 100 000 odometrā. Jūs viņas pērkat starp tiem maģiskajiem 200 un 300 000. Es domāju, ka pie kaut kādiem apstākļiem drošāk gandrīz ņemt ar 300 000 un detalizēt vēsturi, kurā skaidri redzams, ka virkne problēma jau ir novērstas. Nu, vēlams pie dīlera un pat dārgo ar oriģinālajām detaļām. Skaidrs, ka tādu mašīnu sameklēt ir tā kā ādatu siena kaudzē, bet, jācīnās. Tā kā es jums silti ieteiktu tam visam pieiet ļoti kritiski un rēķināt nevis optimistiskāko scenāriju, bet pesimistiskāko. Un tas arī kā reiz ir tāds, ka, lai komfortabli justos ar tādu auto īpašumā, es domāju, ka jūs saskaitījāt, ka jums morāli ir jābūt gataviem dažos gados šo mezglu sakārtošanai atvēlēt vismaz kādus, 5000 eiro. Ne viss uzreiz vienā dienā,
bet viņiem virtuāli kaut kur ir jābūt noliktiem plauktā. Un es šaubos, ka tādi, kur uz to ir gatavi, starp mums ir baigi daudz. Es domāju, ka tādu pabrauktu C7 ņēmēju līzingā pie mums ir nesalīdzinām vairāk, vai ne? Es domāju, ka šodienai pietiks. Pārskaldīsim šito tēmu vismaz kādās 2 daļās, un nākošajā jau iziesim cauri tai biturbo versijai ar 230 kW un 8 pakāpju S-troniku. Un kā jau solīju, izbrauksim arī testa braucienu un iedošu jums instrukciju ar to, kā pareizi jātestē gan tās S-tronika kārbas, gan ķēdes un starpdesētais stadijas. Tā kā neaizmirstam uzspiest laikus, paldies arī visiem tiem, kuri vēl nav piesakojuši, un pārējiem, paldies, ka esat, un tiekamies komentāru sadaļā. Laipni gaidīti. Paldies!